Šobrīd Stērķim pie Burtnieku Ausekļu vidusskolas atliek vien skumīgi apcerēt to, ka iepriekšējos gadus nav bijis uzdevuma augstumos un laukos bērnu skaits ir sarucis. Protams, nevar jau tikai vainot Stērķi, arī valsts ekonomiskā situācija nav bijusi labvēlīga demogrāfijai. Līdz ar to sarūk skolēnu skaits. 12. klasē man ir 7 bērni, un uz 10. klasi ir pieteikušies 5 bērni. Bet nav šobrīd 11. klase? Šobrīd nav 11. klase. Diemžēl pagājušajā gadā mēs nevarējām nokomplektēt. Burtnieku vidusskola ir starp tām mazajām lauku vidusskolām, kuras īsi pirms 1. septembra Izglītības ministrija, pamatojot ar mazo skolnieku skaitu, vērtē kā nākotnē slēdzams. Šis nav pirmais jaunais mācību gads, kas atnāk ar kādu negatīvu pārsteigumu pedagogiem, bērnu vecākiem un skolniekiem. Tas mums ir ļoti nelabvēlīgs laiks, jo atkal pirms dažām dienām pie manis atnāca vecāki un prasīja, vai mūsu bērni jāņem no 12. klases ārā. Es saku, nē, nav jāņem ārā. Viņi mācīsies un beigs šo skolu, bet vecākiem tāds priekšstats ir radies. Viņi arī varbūt nav izpratuši līdz galam. Tas arī mums rada problēmas. Viens no ministrijas pamatojumiem ir tas, ka mazajās lauku vidusskolās nevar sniegt augstu izglītības kvalitāti, bet Burtnieku vidusskolā tam gan nepiekrīt. Par šo kvalitāti liecina mūsu bērnu vidusskolas absolventu centralizēto eksāmenu rezultātu, kurš šogad ir principā ļoti pārsteidzoši. Neskatoties uz to, ka vispār valstī vidēji rezultāti ir diezgan vāji, tad mūsu skolnieku rezultāti ir labākie starp novadiem mūsu bijušajā rajonā un arī labāki starp pilsētas skolām un krietni virs valsts vidējā līmeņa. Šī panākuma, es domāju, izskaidrojumi ir ar to, ka skolotājs ir ar katru bērnu strādā kā individuāli. Viņam ir individuālā pieeja, un viņš izstrādā individuālos plānus pret izglītojumā, un tā sadarbība, es domāju, un tas ir tas rezultāts, kas arī, ka mēs pēc tam runājam ar skolas direktori, tas, ka absolventi mums ir iestājušies tālāk augstskolās, ir budžeta grupās tikuši, tā kā mūsu izglītības kvalitāte Burtnieku Ausekļu vidusskolā, varam teikt, tiešām ir. Kā viens no aspektiem, ka skolā, palīdzot pašvaldībai, tiek domāts par izglītības kvalitāti, ir arī jaunais dabas zinību kabinets. Un mazās skolas priekšrocība ir arī tā, ka te visiem skolniekiem ir brīvpusdienas un iespēja dzīvot dienestu viesnīcā. Bet domājot par skolnieku piesaisti, Burtnieku vidusskola jau vairākus gadus sadarbībā ar Burtnieku zirgaudzētavu piedāvā apgūt hipoloģijas programmu. Kura, cik es zinu, ne tikai Latvijā, bet visās Baltijas valstīs ir vienīgā. Un šogad mēs esam licenzējuši vispārējās vidējās izglītības profesionālās virzienu programmu, kura dod mums iespēju, teiksim, arī nākotnē varbūt pat izsniegt nopietnāku dokumentu papildus pie vidusskolas atestāta. Tā kā mums atliek tikai darboties. Gan skolā, gan novada pašvaldībā vērtē, ka viena vaina ir tā, ka par maz ir reklamētas tās iespējas, kuras sniedz Burtnieku vidusskolu. Tagad varbūt, ka tiešām šis vēl paziņojums liek mums vēl vairāk tā kā domāt un apņemties, un vērtēt, kas mums vēl jādara ir, lai mēs varētu vairāk bērniem tā kā piedāvāt šo izglītības pakalpojumu. Gan ne tikai mūsu novada bērniem, 4 izglītības iestādēm, bet pārējiem arī. Tas būtu tiem pierobežu novadiem, kas ir robežojas ar mūsu novadu. Bet kādu bumeranga efektu var dot tas, ja tiks likvidētas mazās lauku vidusskolas? Jo ilgāk bērns ir saistīts mūsu novadā, viņam veidojas saknes un piederība mūsu novadam, bet līdz ko viņš jau 10. klasē atstāja mūsu novadu, viņš jau tomēr attālinās no mums. Viņš kļūst piederīgs tajā vietā, kur viņš izglītojas jau un auga. Dzīves pieredze to rāda. Ja laukos skola tiek likvidēta kādā pagastā, tad arī tā pagasta vairāk nav. Ar to arī viss beidzās. Manuprāt, ministrija ir konsekventi rīkojas, lai iznīcinātu laukus. Manuprāt, to varētu nosaukt, nezinu, par diversiju, par sabotāžu, par kaitniecību. Ja kāds ministrijā grib labēt tikai un vienīgi lielās pilsētas vai Rīga, tad tas ir cits stāsts, bet katrā gadījumā mēs esam par to, lai lauki pastāvētu un lauku viensētās dzīvot cilvēku. Novada pašvaldība atzīst, ka, ja piepildīsies melnākais scenārijs un ministrija lems, ka Burtnieku vidusskolai nebūtu, tad tomēr pašvaldība galavārdu paturēs sev. Ko darīs, tad tas būs pašvaldības jautājums. Un kā jau līdz šim pašvaldība nevienu mācību iestādi nav slēgusi, un šobrīd arī to neplāno darīt. Ministrijas idejas nāk un iet, tas mums ir tīpaši izglītības ministrijai raksturīgi. Tā kā šobrīd mēs īsti es pat domāju, ka nav pamats satraukties. Kamēr būs vecāki, kas savus bērnus gribēs sūtīt Ausekļu vidusskolā, tikmēr mans uzskats ir, ka tai skolai ir jābūt. Līdz ko nebūs vecāki, kas to vēlēsies, un bērni, kas būs, tad, protams, ka mēs nevarēsim
maksāt algas skolotājiem, ja klasē nav neviena bērna. Bet vēl jau arī izglītības ministrija nav pateikusi skaidrus kritērijus, kā tad noteikt, kurai lauku vidusskolai būt un kurai nē.